Sen nav taisīts video. Man liekas sen. Un pirmkārt, gribu pateikt vienu lietu. Tātad divi mani iepriekšējie video bija ļoti izteiktas intelektuālas struktūras, kurās es paskaidroju kaut kādu konkrētu domu. Reāli es par to visu padomāju, sakārtoju un pasniedzu tā, lai tas būtu tieši maksimāli saprotams un tur nebūtu nekā lieka. Man bija doma šodien taisīt līdzīgu video, bet es pārdomāju. Tūlīt pastāstīšu, kāpēc. Tātad, es pasauli uztveru pa 3 kanāliem. Un, teiksim, saziņa ar cilvēkiem es arī veidoju 3 kanālos. Viens ir intelektuāli, otrs ir intuitīvi, un trešais ir emocionāli. Tur skaties kā tāda 3 stūri ar 3 kājām, un es cenšos panākt tā, lai tā 3 stūra augša ir paralēla zemē. Jā, nu, pēdējie 2 video bija riktīgi intelektuāls struktūras, un tagad es mēģināšu iepīt iekšā vairāk intuīciju un emocionalitāti. Tāpēc šis video nav sagatavots iepriekš, tāpēc mēs vienkārši skatīsimies, kas no tā viss sanāks. Man gan tāpat bieži viena no intuitīvām sarunām ļoti aiziet arī intelektuāla struktūra, bet cenšos viņu ietert vairāk dzīvībā. Tātad, man bieži nāk informācija un atklāsmes. Un man tas parādās arī intelektuālās struktūrās. Attiecīgi, man kaut kas pēkšņi paliek skaidrs, kaut kas sāk vienoties, kaut kāda savienojuma sāk veidoties. Es pats sev uzskatu par intelektuālu cilvēku. Man ir spēcīgi šī puse attīstīta, es esmu programmētājs. Daudz strādāju un domāju kā dators. Bet ir atšķirība starp mani un programmētājiem kolēģiem, kuriem strādāju. Ko es esmu pamanījis, tāda, kad es nekad neuzskatu, ka es kaut ko zinu. Un es neveidoju tādas struktūras, ka es sapratu to līdz ar to, tas ir tā, līdz ar to tas ir tā un tas ir tā. Man vairāk tas tā kā tāds ūdens, tā kā tādi mākoņi, tā kā tāda migliņa, tā kā tāds plastelīns. Saprot, ja tu panāc to atļauj, ka prāts izveido tādas iesīkstējušas struktūras un vada tavu dzīvi, tu tā kā aizmūrē tos pārējos kanālus, ko es saucu intuitīvo, emocionālo, gan jau kādam citam būs arī vairāk. Nu, lūk. Tāpēc man patīk, teiksim tā, tajā brīdī, ka man jāpieņem kaut kāds lēmums, tajā brīdī, ka man kaut kas jāveic dzīvē, es cenšos sajust intuitīvi to situāciju, tad es sajūtu enerģiju, tad tā enerģija pārveidojas intelektuālās struktūrās, un tad mans prāts ļoti labi spēj rīkoties, jo intelektuālās struktūras tieši tas, kas viņam vajadzīgs. Nu, lūk. Un kad situācija garām, es parasti intelektuālu struktūru vienkārši palaižu vaļā, un viņa atkal ir kaut kur nezinu kur, un atkal, nu, teiksim tā, man nav tā sajūta, ka es zinu, kā tas strādā, un es varu teikt citiem mācīt, kā tas strādā. Es taisu video, un es stāstu savu redzējumu. Un es stāstu par to, teiksim tā, kā man tās lietas atnāk, un kā es šajā brīdī viņas uztveru. Bet es nekādā veidā nesaku, ka man ir vienīgā taisnība, un tā kā es saku, tā bija vakar, tā ir šodien, un tā būs rīt. Nu, nē, protams, nē. Tas, ko es daru, ir vienkārši es savu atklāsmi palaižu šādā tulkojumā. Un es ļoti negribētu, lai jūs to pieņemtu kā neapstrīdamu patiesību, vai arī uzskatīt, ka tas tā tiešām ir, taisīt to par piramīdu, kā balstīties, vai arī, uztvert mani tikai intelektuāli. Tāda nav doma. Un man pat nav svarīgi, lai jūs man piekristu. Un domāju, ka tas, ko es saku, ir taisnība. Nav tas svarīgi. Svarīgi tas, ka es ar jums sazinos, es izveidoju savienām par šo kanālu, un ja tu uz brīdī vari prātu sakārtot tādā struktūrā, kā es viņu tajā brīdī pasniedzu, tad ir baigi labi. Es domāju, ka tad mēs varam skatīties vienu to pašu atklāsmi. Un pēc brīža, kad tu esi to sajūtis, to var mest projām, tas viss vairāk nav vajadzīgs. Nu, lūk, tas ir tas mans saziņas veids. Man ļoti patīk, kā Ošo izmanto prātu, izmanto prātu struktūras. Viņš panāk, ka cilvēki ir apmulsuši. Attiecīgi, viņš uzsais vienu prātu struktūru, viņš ieliek cilvēku prātos. Un saprot, cilvēks, ka piedzimt, viņam jau ir kaut kādas viņš tiek programmēts. Bet, ja tu šādam cilvēkam vari piedāvāt jaunu struktūru, kas liekas loģiskāk, kas liekas pilnīgāk. Cilvēks veco struktūru palaidīs vaļā,
un pieņemt jauno struktūru. Pēc kāda brīža Ošo sāk stāstīt jaunas lietas, kuras vairs nav sadarīgas ar vecajām lietām. Un cilvēks saprot, ka vecās lietas, ko viņš dzirdēja, tomēr nav tik pareizas, viņš sāk pieņemt jauno lietu, tad viņš atkal transformējas. Un labākais tas, ka tajā brīdī, kamēr tu maini savu intelektuālo struktūru, uz brīdi tas tā kā tie akmeņi, tas mūris pārējušās tādā plastlīnā, lai tas varētu mainīties, un tad rodas tādas šķirbas, pa kurām jaunas atklāsmes var ielidot iekšā. Tas tā kā tāds skaists atklāsmes mirklis. Un tas ir triktīgi forša lieta. Piemēram, ja man kādreiz ir kaut kādi iesīkstējuši uzskati, man ļoti interesē cilvēki, kura varētu man pārliecināt, ka tā nav. Teiksim, pat tas pats Ošo un Anastasija, vai ne? Tas, ko viņi runā, es daudzajā ziņā redzu atšķirības un redzu, ka tie ir tā kā pilnīgi atšķirīgi skatījumi uz dzīvi. Un man bija tāds prieks, kad klausoties vienu, klausījās otru, viņi tā kā jauc viens otru sistēmas, teiksim tā. Un tas ir tik fantastiski, jo tajā brīdī, saprot, iedomājies, ja man ir viena sistēma, mums lasu, ko, teiks, Anastasija raksta, man tā sistēma brūk, un kamēr viņa brūk, kamēr jauna sistēma viņa kaut kāda nāk iekšā, atklāsmes nāk iekšā, sajūtas nāk iekšā, emocijas nāk iekšā, un es domāju, es tās lietas redzu, ko viņi stāsta. Man liekas, ka Dievs, tas tik forši, tas tik jautri. Un, perfekti būtu tad, ja tās atklāsmes varētu uztvert pa taisno, neizmantojot to struktūras brucināšanas principu. Bet bieži vien tas nav iespējams, jo cilvēkiem prāti tiešām ļoti iesīkstējuši. Un tad tas ir tās labs variants. Un es izmantoju kaut ko līdzīgu, bet negluži. Vairāks vienkārši, kā es teicu, tā atklāsmes brīdi ieliek formā, to formu pasniedz jums, un tad arī var skatīties, kas tur tālāk notiek. Bet, ja tu esi spējīgs neveidot šīs prāta struktūras, un, ja, teiks, nepieķerties pie viņām, ja tas ir tā kā tāds mākonis, kam kādā brīdī var pieslēgties, tad daudz foršāk tu vari uztvert informāciju pa taisno. Tajā brīdī nav aizsērējušies pārējie kanāli, un tu vari veidot savienojumus. Man liekas superīgi. Lūk. Tā, tas par struktūrām. Vēl ko gribu pastāstīt. Es gribu pastāstīt, kā es jūtu pasauli. Un kā es viņu redzu pēdējā laikā. Un kā man tā mainās pēdējā laikā. Piemēram, pēdējā laikā es biju pie Raita, Ingūs un Raita pasākumā, kurā mums notika viss kaut kas interesants. Bija daudz runāšanas, bija daudz atbildes, un Raitim ir tas, nezinu, prikals laikam, ka viņš tā interesanti prot pieskaties kaut kādās īpašos punktos, un tad kaut kas notiek. Man bija tā, ka viņš tam pieskārās un prasa, ko tu redzi? Es saku, es redzu zilas, kaut ko zilu krāsu, kaut kādas zilas līnijas. Viņš saka, ko vēl tu redzi? Es saku, es redzu durvis. Viņš saka, ko vēl tu redzi? Es saku, es redzu kaut ko tā kā būtni, kaut kā tā kā eņģelis, tā kā kaut kāda gaisma, kaut kā tā kā dzīva būtni. Viņš saka, tad ņem viņu ciet un visu. Tad viņš arī aizgāja. Es tad arī sēžu tur kādu laiku, tur vēl fokusēju uz to, ko es tur ieraudzīju. Un, kopš tā laika man tāda interesanta parādība mainījusies ir. Tātad, ja es gribu atslābināties, es pēkšņi varu atslābināties, un pēkšņi es sajūtos, kā visa pasaule ap mani paliek tā kā tāda plūstoša, tāda šķidra, tāda kā mīksta, un es savukārt sajūtos šajā plūsmā iekšā. Un tā kā viss tāds kļūst tā riktīgi atslābis. Un tā kā zilā gaisma šeit parādās. Tā kā, ir tā, ja tu esi tikko pamodies no rīta, tev ir tāds riktīgi atslābuma stadija, atslābuma pozīcija. Un tad pamosties un tad sāc domāt par to, kas šodien jādara. Un tad pamazām uznāks saspringums. Bet man parādījās tāda īpašība, ka es varu jebkurā brīdī, tagad pamēģināšu tagad. Jā, tagad ir. Jebkurā brīdī es varu pieslēgties šai plūsmai. Un tad var vienā brīdī palaist to plūsmu vaļā un skaties, ko tā plūsma ies. Un tur jaudas lietas parādās. Man liekas forši. Vēl viena lieta. Baigi daudz cilvēki man apkārt cenšas attīstīties, cenšas izaugt.
Un es domāju, cik interesanti, jo man šobrīd ir skaidrs, kas man dzīvē jādara. Šobrīd man jātaisa gaismas apli, man jātaisa video, un es to daru, un man īsti nepietiek laika attīstīties, vismaz tādā veidā. Bet agrāk man bija tā, ka man bija darbs, man bija tur jāprogrammē, man tur mājaslapa bija jātaisa, un tad man nepietiek laiks īsti meditēt un darīt to, ko man reāli gribējās darīt. Tagad bišķi savādāk. Tagad reāli es jūtu sevi pasaulē tur, kur man jābūt, es daru tieši to, kas man jādara, es gūstu prieku no tā, un man īsti nepietiek laika, lai, teiksim tā, lai tur meditētu, lai attīstītos, un man reāli pēc tā vairāk nav vajadzība, jo cilvēkiem parasti gribas attīstīties, lai viņi dabūtu kaut kādu skaidrības līmeni, lai viņi kaut kā pilnveidotos. Man tagad liekas tā, ka viss jau ir kārtībā, un es varu vienkārši darīt tās lietas, kas man jādara. Un tad es tik dzīvi, viss tik krāsājumi paliek, tik tāda enerģiska, tik tāda aktīva. Vot. Un man ir prieks, man ir forši, man ir jautri. Man patīk, ka cilvēki man ap mani, viņi tik tādi sirsnīgi, man tā atbalsta, man tā saka labas lietas. Un, teiksim, tik interesanti, par Kasparu tur nāk visādas, no Kaspara nāk visādas jautras lietas, ko viņš man stāsta. No Danas, no Ines, no visiem cilvēkiem apkārt. Vienkārši, es kaut kādā tādu interesantu savienojumu es sācu jūtas ar cilvēkiem, kad kaut kā nāk cilvēki informācijas par mani. Un man nāk informācijas par citiem arī. Un tas baigi jaudri. Man tas patīk. Nu tā, tas laikam viss, ko es pateicu, ko es gribēju pateikt. Nu jā. Nu tad nākamais video varētu būt vai tā prāta struktūra, ko es sagatavoju, vai Inglas Ražickas video, kuras viņu intervēšu, vai arī kaut kas cits, kas vēl nāk prātā. Tad jāredzēs. Labi. Paldies jums visiem par klausīšanos. Līdz vēlākam.